Kas svarīgākais labā komunikācijā – klausīšanās vai runāšana? Par to šodien raidījumā. Esiet sveicināti! Ar jums kopā raidījums Laiks ģimenei. Vakardienas epizodē es pieminēju, ka tad, kad kāds uzdod jautājumu, kāds tad ir laimīgs laulības noslēpums? Un eksperts atbild, tas joprojām ir noslēpums? Nav tur nekāds noslēpums un nav nekāda slepenā recepte. Es domāju, ka šajā nedēļā pārrunājot dažādas prakses, kuras vērts ieviest laulības ikdienā, ka šis noslēpums, jeb šie noslēpuma pavadieni tika palēnām atšķetināti. Bet līdz galam droši vien atšķetināti viņi būs tad, ja jūs to sāksiet praktizēt atkal un ieviesīsiet ikdienā, tad jūs redzēsiet, kad laimīgs laulības noslēpums būs jums rokā. Bet ja man kāds pajautātu, kas tad ir laimīgs laulības noslēpums, tad viena no lietām, kur es domāju, ka noteikti minētu, būtu spēja klausīties otrā. Tieši tāpēc šodien mēs runāsim par tematu mācies aktīvi klausīties un sadzirdēt. Kāpēc mācies? Tāpēc, ka tas nenotiek mums dabiski pārsvarā. Un mums ir nepieciešams šo prasmi uzasināt. Jā, tā patiesi ir viena no tādām vissvarīgākajām prasmēm, ko iemācīties, lai laulība būtu stipra. Jo mēs visi īstenībā ilgojamies pēc tā, lai būtu kāds, kurš mūs iepazītu tuvāk. Nevis tikai tā virspusēju. Un kā tad mēs varam iepazīt otru? Ja mēs klausāmies, ko otrs domā, ja mēs klausāmies, kā otrs jūtas, kad otrs pastāsta, kam viņš iet cauri. Mums pat nav viss jāsaprot pilnīgi, ko viņš grib mums pastāstīt vai kā viņam iet, bet pietiek jau vien ar to, ka kāds mūs uzklausa, vai ne, ka mēs varam padalīties. Jā, un ka galvenais ir tas, ka būt līdzās. Pazīstamais autors personīgās izaugsmes jomā Stīvens Kovejs saka, ka vispirms tiecies saprast un pēc tam būt saprasts. Bet, lai to izdarītu, tev tajā mirklī ir jāizmirst sevi. Ir tā kā jānoliek un jāveltās pilnīgi sarunas partnerim. Tā ir tā, es pat teiktu, arī tā patiesa tāda pazemība, ja, ka es šajā brīdī nedomāju par sevi, ko es domāju, kā es jūtos par to, ko tu saki, bet es esmu šeit, es tevi dzirdu, es pilnīgi mēģinu saprast un tikai pēc tam domāt, kā mani var saprast. Un tas ir es pat teiktu, tas ir pat princips, ko es izmantoju un redzu arī biznesā, jebkurās partnerattiecībās. Vispirms, jebkurās sarunvešanā, vispirms sadzirdēt to otra viedokli, otra ziņu. Jā, un tas, ko es esmu nolasījis, kad tu manī klausies, ka tad es jūtos tiešām novērtēt un mīlēt. Un es domāju, ka mums šajos gados būtu daudz grūtāk gājis, ja mums šīs prasmes vai šīs prakses otrā uzmanīgi klausīties nebūtu. Un es atceros, ka tu man reiz stāstīji par savu veco tēvu, ka jūs mazbērni, kad pie viņa devāties, kaut ko jautājot vai kaut ko stāstot, tas, ko viņš darīja, viņš pilnībā nolika malā to, ko viņš darīja. Viņš varēja tajā brīdī gatavot svētrunu vai vēl kādas svarīgas lietas, bet kad tas mazais cilvēku bērns atnāca, viņš pievērsās jums un jūs klausījās. Un tad es tā domāju, svarīgā svētruna, kas ir liels un kaut kas nozīmīgs, tā varbūt cilvēkam liekas pret mazo bērnu, kuram ir varbūt kārtējais jautājums vai kārtējā doma, kur visticamāk no pieaugušā skatu punktu ir tāda, netika kaut kas ļoti nozīmīgs. Un tomēr tavam vecam tēvam ir skaidrs, kāda izvēle tajā brīdī izdarīt. Un es domāju, ka līdzīgi viņš rīkojās ar tavu omāmu, jo viņi līdz mūža galam bija laimīgi kopā, viņiem bija, cik man bija tā iespēja redzēt un cik daudz tu man to stāstījis, es domāju, arī tā bija viena no tām atslēgām, kas viņu komunikāciju un viņu laulību padarīja laimīgu līdz pat mūža galam. Jā, bet tas arī nebija uzreiz, ja viņi nodzīvoja vairākus gadu desmitus kopā laimīgā laulībā, bet tas arī ir bijis process, tas arī bijis ceļš, kurā iemācīties, klausīties, sadzirdēt, būt saprastam un saprast otru. Ja, kādam šī prasme varbūt nāk vieglāk, kādam grūtāk, bet arī pat tiem, kuriem liekas, ka tas nāk viegli, vienalga ir svarīgi zināt šos principus un viņus ievērot.
Ja? Jo citreiz ir tā, ka mēs varbūt reizēm ir vieglāk klausīties kādu, kas ir ārpus mūsu tuvā loka, bet tas tuvinieks liekas, es jau viņu tik labi pazīstu, es zinu, ko viņš teiks, ja? Un noklausos līdz galam, ja? un skrien jau, un tas galīgi nedara. Nu labi, tad kāda ir tāda efektīvas klausīšanās pamatprincipi? Gan jau jūs esat to ik pa laikam kaut kur dzirdējuši, bet ir vērts tādas labas, fundamentālas un labas lietas atkārtot. Jā, tad es teiktu, pievērs uzmanību un nepārtrauc, pievērs pilnu uzmanību, cik vien ir iespējams. Tas nav tik vienkārši. Un nepārtrauc. Pat, ja tev liekas, ka tu zini, ko viņš teiks. Grūts bija, vai ne? Jā, izrādās, ka nav nemaz tik vienkārši, jo pētījumi rāda, ka vidēji 17 sekundes mēs viens otru klausāmies un tad sākam pārtraukt. Briesmīgi. Ja tu manī klausītos 17 sekundes, un pēc tam kaut ko citu, un es nezinu, vai es ilgi pēc tam uzdrīkstētos atkal un atkal ar tevi runāt kaut ko dziļāku, kā vienkārši ikdienišķas frāzes. Jā, tieši tā. Un pie šī paša ir vēl saglabā acu kontaktu un nedara neko citu tajā pašā laikā. Otrais princips. Mēģini iejusties otrādā. Neņem vērā savu viedokli un pat tiešām novērtē, kā tas ir tavam partnerim. Tā ir savā ziņā tāda spēja, tāda empātijas spēja. Jo bieži vien, jebkurā sarunā vai ar dzīves draugu vai kādā citā sarunā, var sākt stāstīt, un tu jūti, varbūt arī nejūti, bet sākās tāds paralēlais dialogs. Un tad patiesībā es sāku savu paralēlo iekšējo dialogu un patiesībā nedzirdu, ko tas otrs man grib pastāstīt. Viņš varbūt turpina stāstīt, bet es nedzirdu. Man jau ir savs redzējums, savs viedoklis, vai tas ir tā, un es jau pieņēmu, un patiesībā neko nedzirdu. Es varbūt tehniski izskatos, ka es klausos, Jā. Bet iekšā jau es sāku domāt. Jā, un tā ir prasme, kas ir apzināti jātrenē. Tā, viņš to neteica, es to izdomāju, es turpinu klausīties, ko viņš man grib pateikt, un tā ir tāda iejušanās. Un visticamāk, es tevi labi pazīstu, bet arī tad, tā kā nebūt jau uzreiz pārliecinātam, tu jau domā to, vai ne? Turpinājums būs tāds. Tieši tā, jo tas var tā arī nebūt. Tieši tā, tas var tā arī nebūt, un kā jau mēs runājām, man liekas, kādā citā tēmā, ka mēs īstenībā ļoti slikti lasam domas. Un mēs nejūtamies cienīti, ja mums neļauj pabeigt līdz galam. Trešais ir atzīsti partneru jūtas. Kad esi noklausījies, ko partneris līdzdala, tu ļoti palīdz arī, ka tu veic tādu pārfrāzējumu, apkopojumu par to, kas ir stāstīts, kas otrs tad jūt, kad tu esi sadzirdējis to, bet atspoguļojot arī tās, atsaucoties uz viņa tām sajūtām, pārdzīvojumiem, ka tu apstiprini, es tevi saredzu, ka tu esi tiešām milzīgas bažas tev tas ir izraisījis un redzu, kā tu esi noraizējies, Un tas palīdz mums veidot šo te komunikāciju. Jā, un ir vēl kādi 2 principi, bet tie nevienmēr ir jāizmanto. Tie ir tādos brīžos, kad tu saproti, ka tas ir vajadzīgs. Un tāpēc 4. punkts ir noskaidro, kas ir vissvarīgākais. Tur var pārjautāt, kas ir vissvarīgākais no tā viss, ko tu man tikko stāstīji, ko tu vēlējies man pateikt, vai par ko tieši tu esi satraucies šajā visā garajā stāstā, varbūt ko otrs līdzdalība? Jā, tas varbūt ļoti palīdzieši otram mazliet sastruktūrēt. Es esmu tā kā sabažījies, es zinu, ka citreiz man ir tā, es par kaut ko satraucies, un tikai tad, kad es izstāstu, un otrs varbūt vēl pajautā ar kādiem labiem jautājumiem, ka tu man pajautā, kas ir tieši, un tad es mēģinu saprast, pagaist no sākuma nesaprotu, tad es nonāku līdz tam, un es saprotu, tā ir tā konkrētā lieta. Bet man likās, ka man viss kaut kas ir. Bet īstenībā viena konkrēta lieta palīdz sastruktūrizēt. Un tas varbūt... Jā, ir tāda laba sajūta, ka tu tajā brīdī pasaki, tas ir labs jautājums. Un tad tu sāc domāt tālāk, un es redzu, ka tev tas process notiek, un tas ir palīdzoši. Bet tas noteikti būtu grūti tad, ja es jau būtu ar risinājumiem vai ar kaut kādu iniciatīvu iesaistījusies un nebūtu ļāvis tev izrunāt. Jā, un 5. lieta pie šī paša ir palīdz partnerim izdomāt, ko darīt. Bet atceramies, ka bieži vien ir mums vajag partneri vienkārši uzklausīt. Un tikai tad, kad mēs saprotam, ka ir vieta šim, tad mēs varam teikt, pamudināt un pajautāt, vai ir kas tāds, ko tu vari darīt ar šo situāciju, vai ko mēs varam darīt ar šo situāciju. Tā kā pamudināt, pastumt, likt viņam mazliet
izkāpt ārā no tā problēma, no tā šķēršļa, ja, un padomāt risinājumus. Jā, mīļie, nav svarīgāk cilvēku, kuru mums vajadzētu uzklausīt, kā tavs vīrs vai tavs sieva. Diemžēl ir skumji reizēm redzēt, ja, kad ir vīrs vai sieva, kas visvairāk dalās ar kaut kādu savu draudzeni vai draugu, ja, vai nezinu, radinieku kādu vai māti vai tēvu, ja, bet tas tuvākais un tas dziļākais iekšā netiek dots partnerim. Netiek dot iespēju. Bet, protams, ka mums tāpēc ir jābūt labiem klausītājiem. Jā, bet kā tas praktiski var notikt? Jā, jo aktīvajā ikdienā varbūt tādi super veltīšanās laika mirkļi ir grūti atrast, ko darīt. Jā, pašiem jums ir jāsaprot, kuri būs tie mirkļi, kuros jūs viens otrā ieklausīsieties. Lai tas nenotiek tad, kad ir jau noticis strīds vai ir jau kāda domstarpība bijusi, kad cita varianta vienkārši nav, mums ir jāapsēžās un jāparunā, kas tagad notiek, lai mēs vispār varētu tagad dzīvot tālāk. Lai tas tā nenotiktu, es ieteiktu padomāt, kuri ir tie mazie ikdienas mirkļi, kad jūs varat viens otram laiku veltīt. Pirms kādiem gadiem man bija saruna ar vienu sievieti, viņiem arī nesen bija piedzimuši bērni ģimenē, un viņa teica, ka viņai ir 20 minūšu likums, kad vīrs atnāk mājās. Ko tas nozīmē? Ka pirmās 10 līdz 20 minūtes tiek veltītas tikai sievai, kad vīrs atnāk, noģērbis, un tad viņa apsēžas pie virtuves galda un līdzdala kā, kas kuram gribas līdzdalīt. Un tām nav obligāti jābūt kaut kādām problēmām vai kaut kādām lielām lietām, bet vienkārši ir tāda padalīšanās. Jo iepriekš, pirms bērna piedzimšanas viņiem tas bija, bet tad, kad piedzim bērni, protams, kā es mēdzu teikt, bērni ieņem to trauku formu, kurā viņi atrodas. Tas nozīmē, ka viņi paņems visu jūsu laiku, ja jūs viņiem to ļausiet izdarīt. Un, protams, ka tam maziem cilvēciņiem ir ārkārtīgi arī svarīgi to visu piedzīvot, bet šoreiz nestāstas par bērniem. Bet, jā, kad atnākot mājās, un tad pagāja laiks, līdz pierada arī tie bērni, kad tētis atnāk mājās, kad uzreiz viņam gāzties virsū, protams, sasveicināties, jā, bet kad pirmie mirkļi pieder sievai. Jo kas notiks, ja tas netiks izmantots? Un mēs arī esam to piedzīvojuši ik pa laikam, kad kaut kas par dienu man ir bijis intensīvs, un man kaut ko gribas Daumantam izstāstīt, bet Daumants atnāk mājās, un bērni ar savām lietām virsū, un viņiem ir kaut kas svarīgs, un viņš jau sāk kaut ko citu darīt, un tagad, kad mums vēl remonti mājās notika, tad vēl ir ar strādniekiem, un tas bija ļoti izaicinoši, un es jūtu, ka es pat neapzinos to, bet, un tad ir kaut kādi tādi asāka reaģēšana, asāk kaut kas tas, kas īstenībā ir tikai dēļ tā, ne jau tāpēc, ka būtu liels kaut kāds problēmas, bet tā, kad man nav bijis iespēja tā kā mierīgi tev pastāstīt to. Izteikties, dalīties, un līdz ar to tas iznāk uz āru citā formā. Un tāpēc mēs arī praktizējam varbūt ar otrādāku, ja, ka pa priekšu mēs bērniem, es atnākot mājās, ļauju bērniem viņu tās tūlītējās vajadzības un to sasveicināšanos un padarbošanos izdarīt, bet tad viņi zina, ka ir kaut kāds laiks, mums ar mammu ir nepieciešams laiks parunāties, un viņi tad nevar traucēt, ja gadījumā nav kaut kas tiešām un tas, protams, nav tā ilgi un daudz. Tas pietiek reizēm 10-15 minūtes, bet kad mēs esam atkal sakontaktējušies, atkal ieraudzījuši viens otra acis, jo kaut kad es pārdomāju to, cik mēs bieži paskatāmies viens otru acīs. Tā vienkārši paskatāmies. Jo reizēm, tu man arī esi teicis, ka tev citreiz nemaz negribas neko stāstīt. Kad tu atnāc no darba, ka tev pat arī negribas nest to darbu mājās, un arī tas ir labi. Tāpat pārāk sarežģīti un pārāk daudz, un tas man vēl vairāk nogurdinoši liekas. Ja? Jā. Tā kā tas var būt dažādi. Sievai varbūt vajag padalīties, vai arī nevajag, jā, tas arī var būt dažādi. Un vīram varbūt vajag vienkārši pasēdēt uz dīvāna kopā un paskatīties acīs, vai vienkārši tur tā, vienkārši, kad ir tas mazais mirklīts kopā. Jā, tieši tā. Un sadzirdēt un saklausīt viens otru, tas jau nav tikai caur verbālo komunikāciju, arī ar pieskārienu. Ja? Es tevi redzu, es tevi dzirdu. Un mums ir arī brīži, kad mēs saprotam, mums ir nakts stundā, mums jāpaņem un jāizrunājās un jāizveido, jāatjauno tā saikne. Jā, protams, tas nav tas labākais, tas nav tas ideālākais, bet ja man attiecības un otram attiecības ir prioritāte, tad
mēs to izmantojam. Jā, nu te gan jāpiebilst, ka nakts sarunas nevajadzētu izlietot, lai risinātu strīdus un nesaskaņas. Tas noteikti nebūs tas produktīvākais un saprātīgākais laiks, kad to darīt. Tad tas var attiecībās tīri pretēji efekti izdarīt. Bet tāda atklāta padalīšanās, ja nesanāk, tad labāk tā nekā. Jā, un raidījuma noslēgumā vēl gribējām jums līdzdalīt kādu brīnišķīgu rakstvietu par šo Jēkaba vēstuli, 1. nodaļa un 19. pants. Man mīļotie brāļi, ik viens cilvēks, lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gauss dusmoties. Šī laulības nedēļa jau pietuvojas izskaņai. Mēs esam pavadījuši šeit 6 dienas, domājot un prātojot, kā tad pilnveidot savas pārattiecības, bet arī rīt būs raidījums nedaudz gan citādāks.